Es izlasīju manifestu, kas ir šeit uzrakstīts, un man tas uzrunāja. Es ticu, ka jaunos cilvēkus tas uzrunās. Un jaunie cilvēki, kas šeit stāv, es esmu pārliecināta, ka jūs to varat. Patiesībā šī ideja ienāca pavisam stulbi prātā, jo es kaut kur sociālos tīklos biju redzējis, ka cilvēki padod viens otram tālāk alus dzeršanu. Tev jāizdzer alus krūzīt vienā rāvienā, un tad es tā kā uz to visu idiotismu gribēju atbildēt ar kaut ko tā kā pozitīvu. Un tad es neatceros, man liekas, ka es pat nebiju arī pirmais, kurš to izdarīja. Pirmie, man liekas, bija kaut kādi puiši basketbolisti, kur bija padevuši tālāk vingrinājumu push-up burpees. Tas ir atspiesties, palikties un sasist plaustus virs galvas. Un no tā arī aizsākās. Es to atkārtoju, iedevu saviem draugiem, viņi to pamēģināja. Mēs gan to kaut kādā brīdī piestapējam, bet es teikšu godīgi, ka šobrīd vasarā ir simtiem izaicinājumu. Es uzskatu, ka tie ir izcili projekti, tāpēc, ka jaunie cilvēki paši aicina jauniešus. Un jaunieši, es atceros savu jaunību sen atpakaļ, jaunieši vairāk tic jauniem cilvēkiem. Šajā projektā Draugiem LV spēlē informatīvu lomu. Tātad cilvēki, kuri ir izdarījuši kaut kādus sportiskus sasniegumus, metuši otram izaicinājumus. Draugiem LV ir tā vieta, kur tiek ievietot vai nu foto vai video materiāli par attiecīgo paveikto lietu un izaicinājumu. Veselīgs dzīvesveids jau tā, pārņem aktīvo sabiedrības daļu, tā ekonomiski aktīvo. Tad gribas parādīt, ka ir 101 demokrātisks veids, kā var sportot, darboties, attīstīties un augt veselai nācijai, tā lai mēs kopā būtu tiešām jaudīgi, spēcīgi, veseli. Tas ir forši.